Esiet sveicināti Samantiņas pasaciņās. Turpinām sekot līdzi mazās raganiņas piedzīvojumiem. Piektdienas viesi. Piektdiena raganām ir tāda pati diena, kā pārējiem cilvēkiem svētdiena. Tāpat kā tie svētdienā nedrīkst strādāt, tā raganas piektdienā nedrīkst burt. Ja viņas tomēr to dara, turklāt tiek pieķertas, viņas saņem sodu. Mazā raganiņa īpaši apzinīgi pieturējās pie piektdienas miera. Nekādā gadījumā viņa negribēja ļauties kārdinājumam. Ceturtdienas vakarā viņa nolika slotu aiz atslēgas un buršanas grāmatu noslēpa pa galda atvilknē. Drošs paliek drošs. Piektdienas rītu viņa lielākoties nogulēja, tā kā burt bija aizliegts, viņai priekšpusdienā tik un tā nebija lāgā, ko iesākt. Pēc brokastīm viņa parasti izgāja uz kādu brīdi pastaigāties, vai arī apsēdās aiz krāsnes ēnā un slinkoja. Manis pēc varētu arī būt ik pēc 6 nedēļām tikai viena piektdiena, dažkārt sūkstījās viņa. Ar to man būtu diezgan. Tas notika kādā piektdienā jau vasaras beigās. Mazā raganiņa atkal tupēja aiz krāsnes un garlaikojās. Daudz labprātāk viņa būtu kaut ko pabūrusi, nevienā citā nedēļas dienā viņa tik ļoti negribēja burt kā piektdienā. Pēkšņi viņa izdzirdēja soļus, tad kāds pie durvīm pieklauvēja. Jā, sauca mazā raganiņa. Nāku, viņa ziņkārīgi pielēca kājās un skrēja lūkoties, kas tur klauvē. Pie mazās raganiņas durvīm stāvēja 2 bērni, zēns un meitene. Viņi turējās rokās saķērušies, un, kad ieraudzīja mazo raganiņu, sacīja labdien. Labdien, mazā raganiņa atņēma. Ko jūs vēlaties? Mēs gribētu jautāt, pa kuru ceļu var nokļūt līdz pilsētai, zēns atteica. Mēs esam nomaldījušies. Sēņodami, papildināja meitene. Tā sēņodami mazā raganiņa atkārtoja. Viņa veda bērnus raganas mājā. Tur viņa pasniedza ciemiņiem kafiju un katrs vēl dabūja pa gabaliņām piektdienas kūku. Tad mazā raganiņā paicājās, kā bērnus sauc. Zēnam bija Tomas vārdā, meitenei Vronija. Izrādās, ka viņi ir brālis un māsa. Viņu vecākiem piederēja krogs pie divkāršā vērša, lepnais nams iepratīm tirgu sakai. Zinu, mazā raganiņa sacīja, un tu? Tomas jautāja pāri tasītas malai, kas tu esi? Viņa ķiķināja, uzmini. Kā es to varu zināt, tev pašai jāpasaka. Es esmu ragana, un šī ir manas raganas māja. Ai, meitene izbijusies iesaucās, tu esi īsta ragana, kas prot burt. Nebaidieties, krauklis mierindādams bērnus iesaucās. Viņa ir laba ragana, viņa jums neko ļaunu nedarīs. Nē, protams, nedarīšu, mazā raganiņa apstiprināja un ielēja abiem 2 kafiju. Tad viņa jautāja, vai gribat, lai es jums kaut ko noburu? Pagaidi, abraks iesaucās, vai tu neesi aizmirsusi, ka šodien ir piektdiena? Uzmanies! Mazā raganiņa ilgi nedomāja. Mēs pievērsim slēģus, tad neviens neko neredzēs, šķelmīgi sacīja. Mazā raganiņa pievēra logiem priekšā slēģus un aizēķēja to. Tad viņa sāka burt. Uz virtuves galda viņa uzbūra jūras cūciņu Kāmi un bruņurupuci. Kāmis un jūras cūciņi nostājās uz pakaļkājām un dejoja. Bruņurupucis negribēja dejot. Aiziet, mazā raganiņa uzsauc to arī, un bruņurupucim gribot negribot bija jādejo. Lieliski Tomas un Vronija priecājās. To tu proti, tas ir tikai sākums.
mazā raganiņa teica, tad lika jūras cūciņai kāmim un bruņurupucim atkal nozust un būra tālāk. Viņa uzbūra vēl daudz ko jautru, krāsnī viņa lika nodziedāt dziesmu, kafijas kannā viņa iebūra ziedus, augstos plauka koka mieturis un pavārnīca spēlēja leļu teātri. Bērni nespēja nevien noskatīties. Vēl kaut ko viņa lūdzās atkal un atkal. Tā mazā raganiņa 2 stundas no vietas būra vienā buršanā, taču tad viņa sacīja, tagad ir diezgan, jums jāiet mājās. Tik ātri? Jā, ir pēdējais laiks, jūs taču gribat nonākt mājās, kamēr ir gaišs, vai ne? Tikai tad bērni pamanīja, ka ir jau vēls. Viņi paņēma savus sēņu groziņus. Tomas brīnījās, mēs taču bijām atraduši tikai dažas gailenes, bet tagad grozi ir pilni ar baravikām. Kas tik viss pasaulē nenotiek, iesaucās mazā raganiņa un izlikās pārsteigta. Viņa ātri izveda bērnus uz ceļa. Paldies, Vronija atvadīdamās sacīja, starp citu, kā būtu, ja arī tu mūs kādreiz apciemotu, mēs tev izrādītu tēva saimniecību, tu varētu apskatīt virtuvi un pagrabas talli un vērsi Korbiniānu. Kas tas tāds ir, Abraks jautāja. Tas ir mūsu mīlulis, uz viņa var jāt, vai jūs atnāksiet? Atnāksim, mazā raganiņa apsolīja, kad jums būtu ērtāk. Tajā svētdienā pēc 2 nedēļām Tomas ieteica, tad būs strēlnieku svētki, satiksimies svētku pļavā. Norunāts, mazā raganiņa sacīja, tad mēs atnāksim svētdien pēc 2 nedēļām, bet nu gan skrieniet. Tomas un Vronija, sadošies rokās, skrēja uz pilsētu, mazā raganiņa gāja mājup. Tik ātri varētu paiet visas piektdienas viņa prātāja. Atgriezusies, mazā raganiņa ieraudzīja virs raganas mājas jumta piķa melnu mākoni. Te tev nu bija, Abraks ķērca, negaisa ragana rumpumpele visu noskatījusies droši vien par skursteni. Tas varētu arī būt gluži parasts melns mākonis, mazā raganiņa apjukusi sprieda. Vismaz es neredzu slotas kātu. Taču klusībā viņa bija krietni noreizējusies. Kas notiks, ja tā tiešām ir krustmāte rumpumpule? Kāda nelaime! Viņa mazo raganiņu tūlīt pat nosūdzēs virsraganai par to, ka tā ir piekdienā būrusi. Jāgaida, kas tagad būs, viņa sašļukus sacīja. Mazā raganiņa gaidīja katru dienu veselu nedēļu, taču itin nekas nenotika. Viņa netika izsaukta nec pie virsraganas, nec sodīta. Un mazā raganiņa atviegloti uzelpoja, acīm redzot, tā tomēr nebūs bijusi krustmāte rumpumpele. Paldies, ka klausījāties!